Pa vārtu stabiņu trāpa Ričards Broks, pirmās maiņas aizsargs. Un tagad vārtī! Spēlētas 2 minūtes 29 sekundes. Liepa iespēlēja Jānis Liepa vārtu priekšā Alvim Dālem un Alvis Dāle pēc pagrieziena raida bumbiņu vārtos, izlīdzinot rezultātu 1-1. Brīdī, kad spēlētas 5 minūtes un 36 sekundes. Valmierieši paši atspēlē bumbiņu Gatim Liepiņam. Bīstas vediens un vārtī! Valmierieši jau otro reizi izmanto pretinieku paviršību savā laukuma pusē. Bumbiņu paši nogādā Gatim Liepiņam un Valmieras komandas līderis ar velkošo metienu pārspēju Joru Dišereitu. Ķekava pašlaik ir 2-0 vadībā pret Valmieru un vienu uzvaru viņus ievedīs ceturtdaļfinālā. Šeit skaisti centās nospēlēt Laktiņš, īsti neizdās un bīstams pretuzbrukums un mājnieki tiek sodīti ar vārtu zaudējumu. Tā tiešām laukuma centrā skaisti gribēja nospēlēt Laktiņš, taču bumbiņa tika zaudēta un ātrā pretuzbrukumā Ķekavas komanda otro reizi šajā mačā panāk izlīdzinājumu. Lai gan bumbiņa tiek raidīta vārtos, vārtu glumas netiek atzīts, jo tiesneši uzskata, ka pirms metiena bumbiņa pavilta nedaudz uz apakaļ un tas florbola nodīgumos nav atļauts, tātad rezultāts paliek nemainīgs 2-2. Kopīgām pūlēm pašlaik Valmieriešiem izdevās. Valmieriešiem izdevās atvairīt Ķekavas komandas uzbrukumus, taču seko jau nākošais uzbrukuma vilnis un 3 sekundes pirms trešdaļas beigām viens no aktīvākajiem Ķekavas komandas. Es atvainojos, Eriks Akulovs 69, bet Eriks Akulovs šodien nespēlē. Un kamēr stāstu pa komandas vēlīgiem spēlētājiem, Jānis Peičs ar precīzu metienu panāk 4-2. Vēl jau vairāk sarežģījot. Un bīstami labi iespēle no laukuma stūra Jānim Liepam un Ķekavas komandas izrāviens turpinās. Jānis Liepa no vārtu priekšas ar precīzu metienu panāk jau 5-2. Ķekavas buldogi šodien viesos ar rezultātu 7-4 pieveica Rubena 1. Arī viņa sērijā vadībā ar 1-0, bet tikmēr Jānis Liepa rehabilitējas par savu neveiksmi pirms pāris sekundēm. Nonāk vēlreiz lieliskā metiena pozīcijā un raida bumbiņu vārtos. Brīdī, kad otrā trešā spēlē. Žunis tomēr tiek pie savu metienu. Ar Saldiņš ar kāju to atvaira. Gins Kleģers. Tagad bīstam Brigmanis. Metiens un vārtī. Izdevās laukuma centrā pārķert bumbiņu. Mārtiņš Brigmanis no laukuma labās puses izdara netaramu metienu. Un brīdī, kad Edmundam Eglītim uz noraido spēlē soliņi vēl bija atlikušas 16 sekundes. Jābezīmē, ka Valmieras komandai šajā spēlē nevar palīdzēt tāds kā Ints Vilts, Kaspars Ločmēls, Mārtiņš Broks, Mārtis Mēdnis, arī Mārtiņš Beķeris, bet tikmēr Jānis Bellasovs ar tālu metienu no laukuma labās malas. Trešo reizi realizē Ķekavas komandai skaitlisko vairākumu. Pārsvaru Ķekavai palielinot jau līdz Mežotnis bija redzams. Mežotnis un Jānis Bellasovs izskrien 2 pret 1 aizsargu. Viegli to apspēlē un visbeidzas ar Mežotņa precīzu raidījumu jau tukšos vārtos. Mājniekiem rezultāts kļūst jau pagalam nepatīkams. Abu komandu otrajā playoff spēlē. 9-2, bet ne uz ilgu laiku. Ātri Mārtiņam Kājiņam, kurš uzņēmies komandas līdera lomu šai spēlē ar velkošo metienu, izdodas 1 vārds atspēlēt.
Saņēmis piespēli no Gata Liepiņa, Mežons daudz nedomā un izdara metienu. Un Jākapsons. Vārtī! Lieliskā Ivara Dišhet tālā piespēle. Jānis Liepa izspēlē ar Mežodniņu. Mežodnis pagriežās un izdara metienu. Pa galvu sašķikusi Valmieras komanda. Toms Mežotnis jau otro reizi gūst vārtus. Komandai spēlēt skaitliskā vairākumā un tas pārsvaru palielina jau līdz 11-3. Jānim Liepam šāri vēl 20 sekundes mazākums Valmierai. Gunas Klēģers tagad tomēr ir, jā. Valmierieši centās nomainīties. Aizmirsa brīvos Gunāru Klēģeri un Mārtiņu Brigmani. Brigmanis gūst vārtus brīdī, kad Dāgam Rozenbacham nav izdevies no sagrāvis. Un tagad Nils Mēļķis. Nils Mēļķis tiek garām aizsargam. Apspēlē Aldiņu un triec bumbiņu jau 13. reizi. Valmieras komandas vārtos 13-3. Abu pušu ceļu šķīnās, viņu vietu ieņēma Mārtiņš Erahovičs un vēda komandu pretī panākumiem. Un tikmēr Kaspars Janevičs ar velkošu metienu ļauj uzgavilēt arī Mainieku faniem. Izdarot precīzu metienu, samazāt žēl Mēļķis, Mežodnis. 2 sekundes viena un tas ir arī viss. Āraslot 13-4 šodien uzvar Ķekava. Sērijā viņi pārāk ar 3-0 un